Sveiciens, dārgie skatītāji! Šodien šajā video es parādīšu, kā es eju tehnisku apskati savam Street Fighteram. Lai es varētu iziet apskati, man ir divas lietas jāizdara šim mocim. Ir jāuzliek atbilstoši numuru turētājs. Tas izskatās šādi, ar visu asti. Ot tādā leņķī arī viņš būs. Un pagrieziena rādītāji. Un ir kaut kas jāizdara ar izplūdi. Man nav oriģināla izplūde. Man ir uzlikts Akrapovičs vienā pusē. Šeit un otrajā pusē, un man ir aizdomas, kad neizpildīs skaņas prasības. Pārsniegs noteiktos decibels. Mēs redzam, atļauts ir 106 decibeli pie 6500 apgriezieniem. Pārbaudījis neesmu, bet esmu ļoti pārliecināts, ka šo izplūdu es vienkārši tāpat neiziešu. Mēģināšu parādīt pa punktam, ko es darīšu, ko nomainu, kā nomainu, kādas nianses un, protams, arī pašu procesu, kā es braucu un mēģinu iziet tehnisku apskati. Un es ceru iziešu ar pirmo, nebūs man jāatbrauc atpakaļ uz garāžu un jāmēģina kaut ko meistarot un braukt atkārtot. Tātad pirmā lieta, laika ietilpīgākā lieta, tas ir nomainīsim numuru turētāju, pagrieziena rādītājus pret šo te. Tātad numuru turētājs ir uzlikts, kas man jāizdara, ir jāuzliek vēl numurs. Bet jūs jau redzat, numurs tāds mazliet sacaurumots ir. Šādu numuru es nelikšu virsū. Jābrauc, man būs CSDD jāapmaina numuri un uzliksim smuku numuru. Tātad pagaidām mēs apstāsimies ar numuru turētāju, ķeramies klāt pie izpiltē. Tā, te noņemam nost tādu gumijas korķīti, lai varētu skrūvi ieskrūvēt. Vienam bundulim DB Killers izskatās šādi. Tāds maziņš sūds, kurš bāž te iekšā. Tā, šis būtu. Liekam atpakaļ tapiņu. Šo noliksim maliņā. Paņemsim otru. Otram gan ir DB Killers savādāks, bet te man vajadzētu kaut kādu upgrade uztaisīt, lai es būtu pārliecināts, ka skaņa nebūs lielāka. Tā, kaut kā izlocīja. Redzēsim. Būs vundabā. Šajā pusē vajadzēs uztaisīt mazliet šķūningu. Tā tad izpūtējs ir. Tā ir ļoti vēls, bet es gribu tāpat pamēģināt iedarbināt. Ļoti izskaļš tāpatās, bet labi, garāžā tāda skaņa ir. Tā, numuru atdabūju. Šeit jauns numurs. Jāuzliek un jāmauc uz tehnisko. Tad beidzot tik galā arī ar numuru. Uzlika numuru, ar ko man bišķi aizķeršanās bija ar atstarotāju. Biju atstarotāju kādam iedevis. Aizdevis, un es to dabūju atpakaļ. Tā kā nācās meistarot no vecās astes oriģinālās. Šī ir oriģināla aste, tā ir daļa, un tu bija aizmugries, noskrūvēju un uztaisīju lauku šķūningu. Tā kā man atliek tikai braukt uz tehnisko. Tad ir pienāks tā diena, kad braucu uz tehnisko apskati. Tiku galā ar numuru, ar asti, ar pagriezieniem, ar atstarotāju, arī ar izplūdi, un tagad uztaisīju nelielu knifiņu, kas iespējams var palīdzēt kaut kādā veidā samazināt decibels. Ļoti minimāli, bet jebkurā gadījumā
Šo es vienmēr cenšos izdarīt. Un ko tad es izdarīju? Es paņēmu, nogriezu visu jaudu, uzliku pašu lielāko dārziņu režīmu, uzliku lielāko traction control, wheelie control, visu pa maksimumu sagriezu, tā lai glušītu ciet. Un tad, protams, redzēs. Un pārmaiņas pēc braucu šodien uz Ogres tehnisko apskatu staciju. Principā visus pēdējos gadus es neatceros, jo diezgan daudz. Pārsvarā viss ir ietas vai nu Rīgā vai Jelgavā, bet neesmu, īstenībā diezgan sen neesmu bijis Ogrē. Redzēs, kā būs Ogrē. Atceros, kad bija kaut kādi nostāsti par Ogri, ka tur labāk neiet, tur baigi čakrējas un tā tālāk. Redzēsim, tad jau mēs redzēsim, kā tur īsti ir. Kaut kādi mākoņi vēl priekšā, ceru, ka nelīs. Ļoti ceru, ka nelīs. Tas būtu mazākais, ko es gribētu sagaidīt šodien. Man ir pilns rokturis, pilna gāze. Un mopēds vispār neiet. To es saucu par dārziņu režīmu. Principā ieslēdzot šādu te režīmu, jebkurš iesācējs var braukt ar šo mocu un nekāda problēma nav. Mēģināšu ātri uzpildīties un jāsteidzās uz tehnisko apskati, lai netrāpītu kaut kādā mega lietu. Arturs jau re, kur mani gaida. Piebraukšu. Var dzirdēt, ka klus, ja? Čā. Jā, visu kaut ko izdarīju. Es arī visu nogriez nost. Tur visu trekšanu, jaudu, visu zemē. Es braucu, dodu pilnu vispār. Tā, ka tu vari turēt slaiku pilnajā. Brauksim barā ar Arturu, lai nobīstās tehniski apskatē. Ir klusāks īstenībā. Klusāks ir viennozīmīgi. Tagad, kad iedarbini, tad tā puk. Pa pusē motoroles. Ko tad patiesības mirklis tuvojās? Redzēsim, vai patiesība ir tur ārā. Pēdējo reizi uz šito CSDD filiāli biju tad, kad kaut ko vajadzēja pārrakstīt. Ceru, kad viss būs čotka. Patiesības brīdis. Braucam tehnisko iet. Izsās, ka numuriņš man ir nākamais. Acim redzot, neviens tehnisko apskatu neiet šodien, vai arī ļoti maz. Visi laikam uz rumbulu brauc. Un tad redzēsim. Visvairāk, pa ko es uztraucos, ir izplūde. Kur 559. Nākamais mani tur. Six and a half hours later. Man ir bēdīga ziņa. Tehnisko apskati neizgāja. Iedomājieties, ko es dabūju? 4 divniekus dabūju. Kur tas redzēts? 22. gada mocis, nepilni 20 000 nobraukums un 4 divnieki. 2 divniekus pa gaismām dabūju, esot pa augstu gaismas, tuvās. Un iedomājieties, dabūju divnieku par signālu, rekur. Nestrādā. Protams, es nepārbaudīju. Signāls baigi nelietoju. Bet come on, kā var nestrādāt signāls? Un, protams, dabūju divnieku arī par izplūdi. Man atļaut 106 decibeli bija 6500, bet man bija 112 decibeli. Tā kā nāksies likt vienu atpakaļ stoko izplūdi un jāmēģina noregulēt gaismas uz leju. Katrā ziņā esmu ļoti sarūktināts, bet labi, neko darīt. Kā ir, tā ir. Un man vēl inspektors pateica, ka man numurs ir pa taisnu. Ja mēs skatāmies šādi, tad numuram, viņš man ir kaut kur nelielā leņķī. Viņš man teica, ka jābūt lielākā leņķī. Es jau tā centos, lai normāls leņķis ir, lai nečakarēs klāt, kad ir aizliegts numurs, vēl kaut kas. Labi, dodamies mājās un risinam tālāk jautājums. Dublis numur 2. Braucam otro reizi uz tehnisku apskati. Ko tad es izdarīju? Nomainīju tauri, noregulēju gaismas zemāk,
un normāli pačakarējos ar izplūdi. Nācās uzlikt atpakaļ stoku izplūdi, cerēju, ka ir tik vienkārši kā jāpaņem, var noņemt, uzlikt. Nācās man arī pačakarēties ar kolektoru. Tas labākais jau, ka tie Ducatisti saliek tās skrūvis tādās vietās, kur normāli nevar piekļūt, nesalaužot rokas. Un kā jau redzat, šoreiz mani pavada cits motobikers, Vitāļiks. Vakar atvedām viņam mopēdu. Vitālijs ir mūsu jaunais bandas biedrs. Visu mūžu sapņojis par motociklu un paņēma sev Suzuki GSX-S 750 2017. gada. Braucam uz tehnisko, apmaksāju. Skatījos, kad mana kārta uzreiz jau ir 548. Tagad vajadzētu būt visam čotki vispār bez nekādām problēmām. A few moments later. Nu ko varat mani apsveikt? Tehniskā izieta pa nulītēm. Protams, bija interesants moments ar izplūdu un decibeliem. Man bija stoka izpūtējs, bet šo es atstāšu aiz kadra. Ņemot vērā, ka šajā pusē tas DB killers ir tāds ļoti īsais, ja, tāds ļoti īs. Man nāksies šitāds izmantot. Šajā pusē vēl ir šitāds, iebādīsim, un viņš varēs aizturēt. Darīsim to šādi. 1, 2, 3 un 4.